Pārdošana nav īsts darbs. Tu esi nepieciešams tikai tāpēc, ka produkts ir sūds. Kāpēc tu izvēlējies karjeru, kurā visi tevi ienīst? Nu labi, piedzimušais pārdevēji, davai parādi, kā tu dari. Ja tu lasi skriptu sarunas laikā, tad tu esi... Ja tu gribi kasē strādāt, pie kases tā nav pārdošana, vecī. Čau, šodienas rubrika provocējoši jautājumi par pārdevējiem. Pārdevēji ir kā parazīti. Viņi dzīvo no tā, ka izmanto citu cilvēku naudu. Ak, Dievs, bērns. Nu, tad pie tādas pašas loģikas tu vari pateikt, ka, es nezinu, tur biznesmeņi arī ir parazīti. Nu, tas vienkārši ir veids, kā viņi saņem savu atalgojumu. Un ja tev tas liekas nu, tā kā negodīgi, tad varbūt tev arī vajadzētu apšaubīt arī savu, es nezinu, priesteri, kurš arī saņem atalgojumu par to, ka viņš kalpo, ja, tā kā baznīcā. Nu, bezsakars kaut kāds. Bet es neticu, ka vispār kādam kaut ko var piespiest darīt. Manuprāt, tas ir kaut kāds muļķīgs mīts, kad rekurais atnācu uz tikšanos un man piespieda kaut ko izdarīt. Nu, bet tad nē, ārā no mājas vispār, ja tev kāds var kaut ko piespiet izdarīt, jo tad tev vispār bīstami atrasties sociumā, iziesi ārā un vēl pasarg Dievs, kaut kas ar tevi notiks, varbūt kāds piespiedīs tev pārrakstīt savu dzīvokli uz kādu citu. Jautājums. Vai pārdevēji nav tikai manipulātori, kas piespiež cilvēkiem pirkt lietas, kas viņiem nav vajadzīgas? Nu, sāksim ar vienu lielu loģisko jautājumu. Vai tev, kā pieaugušam cilvēkam, un, protams, jo tu esi pieaudzis, kāds vispār var kaut ko piespiest darīt? Ja? Vai pārdevējs var būt nepatīkams cilvēks, ja viņa prātā ir tikai doma, kā tev pārdot, un tāpēc ar viņu ir garlaicīgi runāt, nu, nevis garlaicīgi, bet nu, tā kā reāli besī runāt? Jā, nu, tā kā, vai ir pārdevēji, kurus neinteresē vispār, ko tu gribi, negribi, viņi grib tikai pēc iespējas vairāk darījumus noslēgt, tāpēc, ka viņam ir savi plāni, nevis tavas intereses on top of the mind noteikti. Visi pārdevēji melo, lai nopelnītu tikai komisijas. Es vispār neticu tādam, ka ir visi, nav visi, bet vai kāds melo pārdevējs? Noteikti. Vai tas bija iespējams populārs veids, kā noslēgt darījumus tur pirms 20 gadiem? Visticamākais, jo tad cilvēkiem tas uzticības līmenis bija bišķi savādāks. Nu, tagad, man liekas, visu var pārbaudīt internetā. Iznāk palasīt tos rakstus par to, kas notiek Latvijā, kur zvana šie telefona krāpnieki un izkrāp no cilvēkiem naudu. Un tad es skatījos kaut kā tādu īsu video, kur mūsu galvenais šis policijas priekšnieks, viņš teica, klau, nu nav tāda zelta upes, kur tu vari iekāpt un viss būs skaisti dzīvē. Tāpēc pārdevējs var melot, bet tev pašam vajadzētu filtrēt. Un ne tikai filtrēt, arī uzticēties tam iekšējam termometram. Hei, vai tas izklausās vispār kā patiesība, vai nav tā, ka pēkšņi tur tas izklausās pārāk skaisti. Runājot par sevi un pārdošanu, nu, protams, ka es esmu tas leņķis, no kura es agrāk esmu rādījis šo pakalpojumu, ir bijis tā gaišā puse, jo tad, kad tu pērc iPhone, neviens tev nestāsta, hei, klau, nu, mums ir 0,3% cilvēki nāk viņus remontēt, tāpēc, ka tur notiek kaut kas cits vai arī kādam citam telefonam. No marketinga aspekta tas ir forši, bet laika gaitā es esmu sapratis, tāpat vinnē tas pārdevējs, kurš ir godīgs, un pat ja viņš nenopelna lielāku komisiju, bet palīdz tev nopirkt kaut ko tādu, kas tev tiešām ir vajadzīgs, viņam ilgtermiņā gan karmiski būs labāk, gan arī vairāk klienti pie viņa atgriezīsies. Un pats es esmu pierādījums tam, kad es atgriežos uz velo veikalu, manu mīļāko velo veikalu, tāpēc, ka tur nevienam pārdevējam nav galvā domas par to, lai man pārdot kaut ko dārgāku, jo visticamākais viņam nav nekādu komisiju par pārdošanām, bet viņi ir atklāti. Viņi man reāli iesaka to labāko, nevis fucking dārgāko. Pārdošana nav īsts darbs. Tu tikai vienkārši runā ar cilvēkiem un saņem par to naudu. Nu, par to, vai tas ir īsts darbs vai nē. Mēs varam diskutēt, tad jau tāpat arī šoferis nav īsts darbs. Tu vienkārši brauc ar mašīnu. Ārsts arī nav īsts darbs. Tu vienkārši uzgriezt cilvēkam, uzšķērt ķermeni un tur kaut ko izdarīt. Ja? Un, protams, ka tas ir darbs. Jautājums, kādā līmenī tu to dari. Ja? Es domāju, ka tur ir cita domāšana, ka visiem liekas, ka es tik varu aizklaunu, es tik runāt māku, es vienkārši iešu un pārdošu. Un tiešām tur, kur tev vienkārši jāapkalpo klienti, nu jā, ja tev nav bail runāt ar cilvēkiem, tu to droši vari darīt. Mēs runājam par to, ka tev vajag palīdzēt cilvēkam pārvarēt bailes
vai arī palīdzēt viņam veikt izmaiņas, lai viņš kaut ko savā dzīvē izdarītu un mainītu to, kas viņam ir tagad. Tu vari būt uzstājīgs, vienkārši runāt, daudz enerģijas iztērēsi, vai arī tu vari sākt mācīties, jo kā jebkuram amatam, tev ir vajadzīgas zināšanas, lai tu vispār tur nonāktu, lai tu būtu labs un nebūtu. Visi pārdevēji ir izmisīgi un gatavi darīt jebko, lai noslēgtu darījumu, cik zemu es esmu gatavs nolaisties. Kas ir nolaisties, izmisīgi darīt jebko? Tas ir tā kā pārdevēja darba daļa. Sazināties ar klientiem. Kreklu es neģērbšu tur nost, apenēs nedancošu, kājas masāžas netaisīšu visticamākais. Vai es turpināšu saziņu ar cilvēkiem? Jā. Manā perspektīvā tas ir zemākais punkts, kurā es varētu nolaisties. Tas ir vienkārši investēt laiku cilvēkā, lai viņam palīdzētu, lai iegūtu šo retornu no tās sadarbības. Un es neuzskatu, ka tas ir zemu. Es vienkārši bieži vien to daru, tāpēc, lai palīdzētu. Pliks es nestaigāšu. Pārdošana ir priekš tiem, kuriem nav prasmju neko citu darīt, kāpēc es neizvēlējos normālu karjeru. Kā tas ir? Nav nekādu citu prasmju. Ja tu gribi kasē strādāt, pie kases tā nav pārdošana, vecī. Tā nav darījuma noslēgšana. Ja tu iedziļināsies nedaudz un uzzināsi par to, cik daudz cilvēku vispār mainās šajā industrijā un ienāk un aiziet un pamēģina un viņam neiznāk, tad tu zinās, ka 90 cilvēki ir pamēģinājuši, viņi negrib pārdot. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir grūti. Neiznāk noslēgt darījumu. Ja? Lūk, un tāpēc tā ir meistarība spēt uzbūvēt uzticīgas attiecības ar klientu. Lūk, tāpēc, ja tavā izpratnē normāla karjera ir iet uz darbu, kur tev maksā fiksēto atalgojumu, bez karjeras iespējām, es saprotu, ka visādi posmi cilvēkiem ir dzīvē, savādāki mērķi un tā tālāk, bet pārdošana tieši ir šī normālā karjera, kur tu, ja tev ir interese, ja tur svarīgi tev un tavai ģimenei pelnīt vairāk, kur tu vari ietekmēt savus ienākumus. Pat neskatoties uz to, ka tev nav biznesa. Ja? Tas ir tāds pussolītis biznesa virzienā. Lai es nejūtos slikti, kad es uzspiežu cilvēkiem, kas skaidri saka nē. Nē, es tā nejūtos, tāpēc, ka tad, kad cilvēki saka, ka nē, mans uzdevums nav beigt to sarunu, un mans uzdevums arī nav viņam turpināt močīt virsū bezjēgā. Ja? Pieņem to atbildi, jā, bet man, kā labam pārdevējam, vēl ir pāris jautājumi, ar kuru palīdzību es iespējams to nevaru pārvērst par varbūt. Un tad, ja tu esi varbūt, tad mēs arī varam tikt līdz jā. Nē par jā pārvērst visticamākais, ka nevar. Un vispār man liekas, ja tu padodies pie pirmā nē, tad tu esi mīkstējis, nevis pārdevēju. Kāda ir atšķirība starp pārdevēju un krāpnieku? Nav nekādas atšķirības. Krāpniekam ir, man liekas, nodoms ļauns. Viņš jau nāk ar to darīt. Ja? Pārdevējs, viņa nodoms ir vēlamā scenārijā ir palīdzēt cilvēkam. Vēlreiz, ja mēs pieturamies pie filozofijas, kad pieaugušam cilvēkam neviens neko nevar piespiest, ne pa telefonu, ne uz ielas, ne veikalā, ne vēl tur sazin, kur, ja? Bet katrs pats pieņem savus lēmumus, vai atšķirības starp krātnieku un neētisku pārdevēju. Tur visticamākais, ka tās atšķirība ir diezgan tuva, jo neētisks pārdevējs visticamākais arī tikai domā par savu to labumu, ko viņš var iegūt no šīs sarunas, nedomājot par klientu. Tāpēc, varbūt šeit arī kaut kas bišķiņ tūs ir. Tu vienkārši lasi skriptu, mākslīgais intelekts drīz aizstās visus pārdevējus. Pirmkārt, ja tu lasi skriptu sarunas laikā, tad tu neesi pārdevējs. Labi piedot. Ja tu tikko sāki strādāt un tu ieskrienies, viss kārtībā, bet pēc 2 nedēļām tev būtu jāzina tas skripts. Mākslīgais intelekts vai aizstās visus pārdevējus? Ticamākais, ka nē, bet tu vari tā domāt. Tāpat kā es, kad pārdevu kārtridžus pirms 15 gadiem, likās, ka papīrs izzudīs, bet viņš vēl joprojām eksistē, un arī man patīk uz papīra rakstīt, tāpēc varu gudri padirst, jā, kad visticamākais cilvēku starpā, kad ir šī komunikācija, sinerģija, šo lietu nespējas aizstāt nekas, ka tu runā ar reālu dzīvu cilvēku.
tā kā šo konekšanu. Mākslīgais intelekts, kamēr tu viņu neiebāzīsi tādā bodijā, kā ir cilvēks, visticamākais neko nevarēs izdarīt. Neviens negrib runāt ar pārdevējiem, kāpēc tu izvēlējies karjeru, kurā visi tevi ienīst. Ļoti labs jautājums. Pilnīgi saprotu. Neviens negrib runāt ar pārdevēju, kurš tevi neklausās, kurš vienkārši pušo un kuram te neinteresē. Atceries, tu tur iepriekš bija jautājums par tiem krāpniekiem. Ja? Ar tādu, protams, ka neviens negrib runāt. Un tāpēc, ja tu esi pārdošanā un ja tu negribi, lai tevi ienīstu, varbūt ir vērts pamācīties, kā šajā jaunajā ērā, kur mēs tagad esam, 2026. gadā, 25. gada beigas, kā pārdot, lai tu nebūtu tas nīdī pārdevējs, ar kuru vispār negribās runāt. Vai tev ir kauns, ka tu pierunā vecus cilvēkus tērēt naudu, kas viņiem nav? Vēlreiz, tu vari mēģināt pierunāt, izej uz ielas un pamēģini pierunāt 5 cilvēkus uz kaut ko, lai viņi nopērk tavu mašīnu par tirgus cenu vai dārgāk. Nevienu tu nespēsi pierunāt. Tad svarīgākais, kas ir jāatcerās, tu nevari nevienam neko pierunāt, ja viņi paši to negrib. Tālāk, runājot par veciem cilvēkiem, man bieži viens atšķirībā no Latvijas sanāk satikties ar cilvēkiem no štatiem, pārdodot pārdošanas apmācības, kur cilvēki 60, 70 un pat 80 gados ir izdomājuši, ka viņi grib apgūt šīs spējas, lai viņi varētu attīstīt kaut kādu savu jauno ideju vai biznesu. Lūk, tāpēc tas ir respekt, kad veci cilvēki kaut ko tādu grib darīt. Protams, es nosodu visus tos, kas zvana tur un izkrāp mūsu pensionāriem naudu, to noteikti. Es esmu pret to, lai jūs tā kā saprastu. Bet kā cilvēks vispār var iztērēt naudu, kuras viņam nav? Es nevaru braukt uz mašīnas, kuras man nav. Uz iedomu Lamborghini. Pārdevēja ir iemesls, kāpēc cilvēki ienīst biznesu, jūs esat vienādi visi alkatīgi. Lūdzu, ej citā biznesā, es nezinu, uztaisi e-komercijas biznesu, kur visticamākais tev nebūs jārunā ar klientu, bet būs jārunā ar piegādātājiem, partneriem un vēl visiem pārējiem. Būs jābūvē štāts un tā tālāk. Ir alkatīgi pārdevēji, bet tas nenozīmē to, ka viņi visi ir tādi. Tas būtu tāpat kā, es nezinu, tev ir kaut kāds, tev bērnībā ir aizskāris kādas citas nacionalitātes, tā kā cilvēks nodarīs pāri, un tu no tās brīža visu dzīvi domā par to, ka viņi visi ir slikti. Es arī, starp citu, zinu cilvēkus, kam ir tādi uzskati bijuši, un pēc tam viņus saticis pēc 5, 10 gadiem, un kad es redzu, ka viņi, es saku, Klau, tu agrāk bija tāda pozīcija par šiem cilvēkiem vai šiem notikumiem, tagad tu esi pavisam savādāks. Zinu, ko viņam teica? Zinu kā, es bišķi pieaugu. Ja tu skaties šo video, varbūt ir laiks pieaugt. Nevis uzvesties kā bērnam. Ja produkts būtu labs, tam nevajadzētu pārdevēji. Tu esi nepieciešams tikai tāpēc, ka produkts ir sūds. Sāksim ar to. Vai iztēlojamies pasauli, kurā nav pārdevēji un visi pērk tikai labos produktus. Tad kā tu iztēlojies? Tad ir kaut kāds pakalpojums vai prece, kur tu gribi nopirkt. Pieņemsim riteni, gravel riteni. Un tu tagad ej vienā lielā mājaslapā, kur ir ievietoti visi 136,000. Tad tu iztēlojies, ka tu pats ej, lasi visu specifikāciju, mēģini ieurpties detaļās, saprast, kurš tad būs labāks. Kā manā situācijā? Ja es braukšu tā, ja es braukšu šitā. Būsim atklāti, tu pats nekad to nesapratīsi tik labā līmenī kā speciālisti. Varbūt tieši šī paša iemesla pēc ir ārsti, kuriem ir specializācija. Viņi dara specifisku lietu. Tāpēc pārdevējs nav priekš tam, lai viņš tev pārdotu, bet pārdevējs ir priekš tam, lai viņš tev palīdzētu uzzināt ko tādu, ko tu vispār nezini par to produktu, un tu savā galviņā nekad arī nesapratīsi to, jo tu nodarbojies ar citām lietām, un tā ir tikai daļa frakcija no tavas dzīves. Tāpēc sarunā ar labu pārdevēju ekspertu, tā ir dāvana tev, ka viņš tur ir, jo viņš tev spējas palīdzēt iegūt produktu, kas ir labāks tavām vajadzībām. Un palīdzēs tev saprast tā kā situāciju. Vai tu mācīsi saviem bērniem būt par pārdevējiem, vai tu gribētu viņiem kaut ko labāku? Sāksim ar to, ka man nav nekāda reliģiska nostāja, kad es kaut ko mācīšu vai nemācīšu. Sāksim ar to, ka maniem bērniem būs, es rūpēšos par to, lai radītu vidu, kurā viņi var paši izvēlēties, vai es uzstāšu, lai viņi ir pārdevēji būtu, ka viņu pašu izvēle.
vai spēšu kaut ko izstāstīt par pārdošanu. Protams, arī šis saturs, ko es radu, būs kā daļa no tā, kur viņi varēs atgriezties un arī pamācīties. Ja kāds no tiem gribēs, mani bērni, mazbērni un vēl tur kaut kādas generations. Tāpēc vēlreiz, labi vai slikti, to tikai tev jāmēra. Viņi darīs to, ko viņi gribēs. Pārdevēji ir tikai skaisti runātāji bez izglītības, tāpēc es neiegūju normālu diplomu. Zin kā vecīt? Man ir diploms, man ir zinātniskais bakalaura grāds, kuru es esmu ieguvis Rīgas Stradiņu universitātē. Tas ir pirmkārt. Diploms man ir. Bet tu taču nestrādā tajā, ko tu dari. Jā, nestrādāju, tas mans lēmums. Jā. Un pārdevēji ir skaisti runātāji, un tu atceries, kad viņi ir tādi, ar kuriem negribās runāt. Un ir pārdevēji, kuri tiešām mācās, un viņi spēj kontrolēt šo procesu un palīdzēt klientam pieņemt lēmumu. Tāpēc, ja sūdīgs pārdevējs ir sūdīgs, tāpēc viņš ir arī sūdīgs un maz pelna. Ja? Labs pārdevējs mācās un pelna tik, cik viņam vajag. Vai tu sajūti lepnumu, kad pārdod klientam, kurš acīm redzami nevar atļauties tavu produktu? Es teiktu tā, es jūtos kā jau daudzās lietās savā dzīvē. Es pats personīgi, kad es tieku pāri kaut kādām grūtībām, tas man rada kaut kādu prieku, kad es esmu pārvarējis sevi vai palīdzējis kaut ko izdarīt. Un tad, kad es acīm redzami redzu, ka klientam ir grūti bijis pieņemt lēmumu un es esmu viņam palīdzējis šo soli spērt, protams, ka es jūtu gandarījumu. Savādāk tad nafik es to darītu. Ja? Te nav stāsts par to, vai viņš var atļauties vai nevar atļauties. Jo zini, kas man visvairāk motivē atgriezties rīt sarunā, pēc nedēļas, pēc mēneša. Tie ir tie cilvēki, kas atnāk pēc mēneša, un viņi man saka, jā, vecīt, paldies, ka tu man palīdzēji tikt pāri šām bailēm. Es nezinu, kāpēc es tā baidījos. Mana dzīve ir izmainījusies. Un tikai pateicoties šitādām sarunām, es esmu gatavs runāt ar 10 cilvēkiem, kas nenopērk, lai vienam palīdzēt. Pārdošana ir prostitūcijas forma. Tu parādi sevi, pārdot sevi par naudu, kāda ir atšķirība. Ja tu skaties tādās perspektīvās, tad visticamākais, tad arī bizness ir prostitūcija, arī taksists ir prostitūcija, arī iet pie ārsta ir prostitūcija un viss. Ja tu no tādas perspektīvas uz dzīvi skaties, tad man tev ir jāatklāj noslēpums, vecīti, tu ej uz darbu, tu tirgo savu laiku par naudu, par algu, tu visticamākais arī esi vieglas uzvedības vīrietis vai sieviete. Tu esi vienkārši telemarketinga operators, kāpēc tu sevi dēvē par menedžeri vai account executive? Es atceros vienu tādu stāstu, man bija saruna ar klientu, viņš vienkārši man pateica, ka es esmu telefonists. Pats kā man ego tas izskāra tajā brīdī, jo tā reāli bija taisnība. Es vienkārši zvanīju un pārdevu, un man tas neļoti patika, kad viņš to pateica. Protams, tur cīnījos, mēģināju viņu pārliecināt, aizstāvēt savu statusu. Vēlreiz, uz to var paskatīties dažādi. Jā, tas, kurš, tad jau visi ir telefonisti. Jā, kas tev zvana, mēģina kaut kādā veidā noslēgt ar tevi darījumu. Un tad visticamākais tie, kas arī pārdot luksus apartamentus un villas, jā, viņi arī telefonisti, jo viņi pa telefonu zvana. Tāda tava loģika ir. Vai tev nav apnicis būt visnepatīkamākai personai katrā balītē, kad saki, kas tu esi? Nē, tāpēc, ka pateicoties tam, kad es māku runāt un komunicēt, es spēju uzsākt sarunu un vadīt sarunu gandrīz vai ar jebkuru cilvēku. Protams, ne katram cilvēkam patīk ar mani runāt. Lūk, un tās ir spējas, kuras arī daudzi kautrīgi čaļi, kuri nespēja uzsākt sarunas ar meitenēm, arī apgūst, lai viņi varētu darīt arī to. Tā kā es balītē esmu centrā, ja es to pats gribu. Pārdevējs ir iemesls, kāpēc uzņēmumi bankrotē. Jūs apsolat lietas, ko jūs nevarat izpildīt. Šī ir klasika. Es esmu intervējis vismaz 1000 laikam pārdevējus visā savā karjerā, kuri ir gribējuši būt pārdevējiem, un arī pats es esmu makarons kāris uz ausīm par to, ko es varu un kā es varu. Un, tā ir dzīve, un arī jebkuram uzņēmējam tu paprasīsi, visi tie pārdevēji dirž, bet neko nevar izdarīt. Tāpēc, ja tu pieņem pārdevēju darbā, tu viņam paprasi, lai viņš tev iebildumu apstrādā un paklausies, vai tas izklausās relevanti.
paprasīja kādu metodoloģiju viņš izmanto tad, kad viņš runā. Un ja viņam nav nekādas metodoloģijas apakšā, un viņš vienkārši, es tā kā vienkārši piedzimis pārdevējs esi. Nu labi, piedzimušais pārdevēji, davai parādi, kā tu dari. Un ja tu nevari parādīt, tad ej kaut kur citur pārdot, kur iespējams nāks klienti, nevis tev vajadzēs šos klientus atvest uz uzņēmumu. Tavs skills ir tikai uzmākties cilvēkiem. Tas nav talants, tā ir traucēšana. Nu, sāksim ar to, kad, davai, izstāsti man, cik tu varēsi uztaisīt zvanus, a.k.a. uzmākties cilvēkiem un bez rezultāta. Un jau vēl tev par to naudu nemaksās, par to, ka tu vienkārši zvani, bet no rezultātiem. Es domāju, ka tu ilgāk par nedēļu neizvilksi, un tu atmetīsies tam ar roku. Tāpēc tas ir pirmais. Tā kā būt konsekventam un darīt lietas, kas viņam neiznāk, tas ir, tā ir tāda izturība. Jā, tā kā resilience, nezinu, call it, whatever. Jā, tā ir pirmā jau spēja labā, jo ne visi to var izdarīt. Jā. Un tad, ja mēs runājam par talantiem, ļoti daudz vidēju pārdevēju, noteikti 90% tirgus, tieši šo spēli arī spēlē. Nav saprašanas par to, kā palīdzēt klientam, nav spēju pārliecināt, jautājumus uzdot, izkausēt šo pretestību. Viņi vienkārši dara uz apjomu. Dari uz apjomu, kaut kādas darījumus noslēdz, vairāk, protams, nenoslēdz. Un viss, tā ir tava dzīve, tā ir viduvēja pārdevēja dzīve. Tā kā viss kārtībā. Labākie pārdevēji ir psihopāti. Vai tu tam piekrīti un ko tas pasaka par mani? Es vispār uzskatu, ka, ja kāds tev pasaka, ka tu esi nedaudz weird vai psihopāts savā konkrētajā nišā, man liekas, tas ir kompliments, jo reāli kruti cilvēki, viņi nedaudz dīvaini. Elons Musks, normāls cilvēks, bišķi dīvains. Jā, tur Bills Gates, Warrens Buffets, viņam savas tur dīvainās lietas. Tāpēc man liekas, ka kruti cilvēki ir dīvaini un ne jau dīvainums viņus padara krutus, bet vienkārši tas, ka viņi ir tik dziļi iekšā tajā savā meistarībā, kad parastiem cilvēkam vienkārši to nesaprast, jo viņš ir 7 līmeņus virs tevis. Tajā saprašanā, kur viņš ir par to konkrēto lietu. Un tāpēc viņš tev liekas dīvains visticamākais. Hard to say it, brother, bet tāpēc, ka tu nerūpīgi. Ja tu būtu patiesībā labs, tu būtu uzņēmējs, nevis kāda cita produkta pārdevējs. Fair assumption, un manā skatījumā pārdošanas spējas ir 2 spējas, kas ir vajadzīgas, lai tu varētu uzņēmējs būt, bet tas atkal mana perspektīva. Mārketings un pārdošana, bet kas iet pirmais? Pārdošana vai mārketings ir pārdošana, jo ja tu sāksi kruķīt mārketingu un tev nāks klientu pieteikumi, bet tu nejēksi ar viņiem noslēgt darījumus, arī tas tev nepalīdzēs. Varbūt tu kaut kādu krēmu tur nosmalsi. Tāpēc A lieta ir pārdošanas spējas overall, un starp citu par mani runājot, es esmu uzņēmējs. Vai tu zini, cik daudz cilvēku dzīves tu esi sabojājis ar savām pārdošanām? Jautājums, kas ir dzīves sabojāšana? Jā? Ja tas, kad tu investē apmācībās vai pakalpojumā, ar kura palīdzību tu vēlies sasniegt kaut kādu rezultātu, un tu viņu nesasniedz tūlītēji, lineāri un uzreiz, tas nenozīmē to, ka tā ir bijusi slikta investīcija. Es arī nesaku to, respektīvi es arī saku, ka jābūt atklātam šīs pārdošanas sarunas laikās un arī jāstāsta reāli iznākumi, kurus var sasniegt no sadarbības, un arī tā es daru un mācu visiem cilvēkiem, ar kuriem es sadarbojos. Tāpēc neveiksmīga investīcija nav dzīves sabojāšana. Manā skatījumā tas ir vienkārši posms, un bieži vien pateicoties kaut kādiem arī gan pozitīviem. Tas veido mūsu visu dzīvi. Tu nevari dzīvē tikai darīt labās lietas. Ja? Gadās apdirsties. Nekas. Viss kārtībā. Arī es esmu samaksājis 10 000. Es nemēģinu attaisnot, bet visādi es arī esmu zaudējis kursos vēl visu kaut kādu naudu. Vai es esmu tur mēģinājis tur kaut ko darīt, tur pieprasīt vai vēl kaut ko nepatīkami. Jā, tāpat kā visiem. Bet pateicoties šim, es esmu tas, kas es esmu, un es būšu tālāk. Un šī pieredze man noderēs. Vai es gribu apzināti iet uz unsuccessful solution? Protams, ka nē. Ja? Tāpēc vēlreiz, ja mēs dzīvojam pasaulē, kur kāds cits mūs ietekmē un viss ir bīstami, tā nav pārdevēja problēma, tā ir tavējā. Jo, ja tu uzskati, ka kāds var sabojāt tavu dzīvi, tev jāsāk ar to, ko tu vari izdarīt savai dzīvē. Tu darīsi jebko par naudu vai ne? Kur ir tava morālā robeža?
tad es tev izstāstīšu konkrētu situāciju. Lai tā kā par sevi izstāstīšu. Pirms 3 nedēļām atnāca uzņēmējs pie manis, un viņš prasīja, Klau, Raivi, vai darbojamies, es zinu, ka tu kaut ko tur saproti, un pārdošanām, vai strādājam. Es aprunājos ar šo uzņēmēju, un es viņam saku, Klau, vai močiem. Viņš saka, jā, vai viss kruta, bet, zin kā, es pats to nedarīšu. Mans pārdevējs tā kā to darīs. Un es tāds pārdevējs, paga, stop. Tad, ko darītu cilvēks, kurš dara jebko par naudu? Viņš šajā brīdī pateiktu, jā, nav kādu problēmu, let's go, tā kā davai daram. Es, ņemot vērā jau savu pieredzi un to, kad es arī izvēlos, ar ko es strādāju. Nestrādāju, jo tas ir mans laiks, mans skills, un es zinu, kā es varu palīdzēt cilvēkiem. Es izlēmu aprunāties ar šo pārdevēju. Un parunājot ar viņu, sapratu, ka es nevēlos šo cilvēku trenēt, jo es neredzu, ka mums kopā tur sajies. Un es viņam tā arī pateicu. Un šajā brīdī, tad, kad es viņam to arī pateicu, es pats personīgi atteicos no 4,5 eiro. Tāpēc, vai esmu gatavs darīt visu par naudu? Nē, es neesmu. Manas morālās robežas sākas ar to, kad es jūtu, vai es varēšu to palīdzēt un izdarīt. Un ja es nejūtu, tad es pats tev pasaku, ka es ar tevi nestrādāšu. Vai tavi draugi uzticas tev, vai viņi domā, ka tu vienmēr mēģini viņiem... jāprasa maniem draugiem noteikti, vai es viņiem mēģinu kaut ko pārdot visu laiku. Nē, bet noteikti man sieva to izstāstīs un pastāstīs, kad es viņiem mēģinu kaut ko pārdot. Viņi ik pa laikam man saka, tu man šito tagad tā kā nesāc. Tāpēc, nevari to noslēpt. Ja tev tur ir, ja tu esi ārsts, tev ir ārstu jociņi, un tad, kad tu esi ar ģimeni, tu nevari to pavisam no sevis izslēgt, jo tā ir tava personība un identitāte. Noslēdzošais jautājums. Godīgi, cik procenti no taviem klientiem patiešām vajadzēja to, ko tu viņiem pārdevi? Godīgi sakot, ja es tā pavisam godīgi jums izstāstu, tad 95% no klientiem, ar kuriem es runāju, viņiem ir vajadzīgs labākais iespējamais produkts un dārgākais. Bieži vien, ja mēs runājam par pārdošanas apmācībām. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vislielākais atbalsts, vislabākais. More hands-on. Un tad uzdod sev jautājumu, ja tev pieņemsim, nezinu, tur ir kaut kāda problēma, kustība traucējumi, nezinu, tu nevari normāli staigāt. Kas tev labāk palīdzēs? Sēdēt YouTube, skatīties bezmaksas vidjukus vai nopirkt video apmācības, vai aizbraukt vienreiz mēnesī pie ārsta, vai trenēties ar viņu katru otro dienu, vai katru dienu braukt pie viņa. Kas maksās dārgāk? Protams, ka tas, kuri vairāk laika investēts. Kas tev labāk palīdzēs sasniegt rezultātu? Tāda miedarbība. Tāpēc kas būs labāks? Bieži vien, es runāju tagad par pārdošanas apmācībām, labākais iespējamais produkts, jo tas ir ātrākais veids, kā nonākt no punkta A līdz B. Ir izņēmumi, kur cilvēkiem tas varbūt nav tik svarīgi. Viņi grib lēnāk, viņi nekur nesteidzās. Viņiem jau ir labi. Citas prioritātes, viss kārtībā, tad var runāt par zemākiem produktiem. Kaut kā tā. Lūk, tāpēc šodien bija jautājumi par pārdošanu pārdevējiem. Cerams, ka jums patika. Ja kāds jautājums ir vēl, ja ir bijis kāds jautājums, uz kuru es neatbildēju, tad tu vari viņus uzdot lejā zem šī video, vai arī pie īsiem video, kurus tu redzēsi internetā, un mēs uzfilmēsim vēl vienu video ar jautājumiem, kurus būsiet uzrakstījuši, tā kā otro daļu uztaisīsim. Nevai, čau!